Tas sāls ir vismaz. Olu čamdīšana. You have to put it in mouth. Eisim ārā. Man kažs bija draudzīgs klubs. Lieldienas bumbas tā kā arī ripo kā olas, un tāpēc mēs nevaram ripināt bumbas. Mēs vienmēr ripinām bumbas īstenībā. Bet ideja tāda, ka mēs ripinām arī olas, nevis tikai bumbas. Arī mēs pavadījām lieldienas. Skatoties, ka nāk lieldienas, precīzāk ir lieldienas, mēs varīsim olas un ņemsim olas līdzi uz trēniņu. Es nevaru sagaidīt. Redzēt, kā olas plīst, olas ripo, repo. Es tā kā Dobalē Emils pateica, bumbas ripo, bumbas repo, tagad būs olas ripo, repo. Jo tas ir tas oriģināli, ko viņš referents vai. Olas ripo, olas repo. Vispār jau. Tad tev vienkārši ripinam. Un tad uzreiz saplīst, ja? Mēģinam, lai nesaplīst. Var visādi mēģināt. Pārāk daudz jautājumu, Albert. Priecīgs lieldienas no tedīšiem. Liela ideja ir tāda, kad cilvēki nāks pāros un izdomās, kā ripināt olu otram pa mugurkaulu vai jebkādā citā veidā, kā jau olas ripina lieldienās. Parādīšu piemēru. Mana vīzija bija tāda, ka tu tā kā esi, piemēram, šādā pozā. Var arī šādi. Labi. Redzēsim. Look at him balls, man. Jā. Vienkārši šitā, tad gribu, lai es ripinu. Tev tāds āršķir. Jā, tagad es tev sakārtu. Es nevaru tik zēmu. Es vēl neuzmetu pa... Cik seksuāli tas bija, ko es darīju? Tas bija Tas bija kaislīgi, jā, romantiski. Dažādas pozas. Olu čamdīšana. Katrs saplēs to olu apģēru gabals no šādien bez apēdēm. Turies man pie kājā. Mēs saplēsam. Jā. Jā. Tu sāks ēst viņu. Es arī iesmērēju kā lens. Tas sāls ir vismaz. Pa! Ceru, ka būs ļoti bēdīgs footage, lai neieliek iekšā bandover. Paņem zamāk, izšķīdīs. Izstiep vienu roku, mēģināsim trāpīt pa to roku lejā. Good boy. Kāds gulēs uz zemes šodien. Tas nebūs šeit. Tas Smičkungs. Tātad spēle par dobeli. Mūsu taktika ļoti labi spēlēja pret viņu taktiku. Es teiktu, ļoti labi nospēlējām. It īpaši skatoties, kad es biju vārtos un mēs ielaidām 0 gols. Es gribu pateikties saviem aizsargiem un vispār visai komandai, kas palīdzēja man sasniegt šo brīnišķīgo panākumu. Ielaist 0 gols. Ja jums interesē goli, diemžēl goli tika iesist pirmajā puslaikā, bet pirmajā puslaikā mēs fotografējām. Nevis mēs, Linda, otrajā puslaikā tikai viens goliņš, ko jūs varat redzēt šeit. Bet spēle bija ļoti laba. Es jūtos tik ākur šodien. Un tad jau atkal kārtējā spēle, pārbaudas spēle, šoreiz pret Kādagu. Uzvarējām 5-3. Spēle bija īstenībā diezgan pagrūta, gan fiziski, gan taktiski. Bija ļoti labs sniegums, tā kā prieks par džekiem. Tā kā viņi būtu bērni, ko piedzemdējuši. Tedīšiem ir 3. Džermeni? Tedīšiem ir 3 formas tagad. Alot ezīts miglā vidū. Uz muguras gulbena sals, bet viņi negriež muguras, jo tur ir neties. Jā, mēs slogam arī. Par tā bunga vispār. Satikām
Sagatavojāmies pēc Kadagas spēles, tā teikt, saliedējāmies, paspārdījām bumbu fotosesijā, kā jau pienākās futbolistiem. Es iedevu Rendijam un Mārcim vienu uzdevumu – uzpumpēt spēles bumbu. Pagāja 2 minūtes. Bumba ir izpūsta. Pēdējā aprīļa spēle pret FK Fujaki bija ļoti ilgi gaidīta, it īpaši no mūsu puses. Skatoties, ka FK Fujaki ir mūsu konkrēti ne tikai futbola ziņā, bet arī sociāla tīkla ziņā. Spēle bija, tā teikt, karsta. Zaudējām 1-5, gulējām uz laukuma. Sastāvs arī nebija nokomplektēts līdz galam. Cerēsim, ka sezonā būs labāk un tas apmēram arī viss. Galvenais, ka izmēģinājām mānās formas. Ļoti augsti, bet mēs padarīsim lietas karstākas. Viņi zina. Pagaidi, izdara kūleni. You have to put it in mouth. Okay. No. So tell me about yourself. Surprise. Par latviešu. Oi. Mani sauc Muhamed. Es no Marokas. Oi. Tātad, cik ilgi spēlē futbolu? Spēlēju 7 gadiem. Mans mīļākais ēdiens ir stūdīgi. Mans mīļākais ēdiens ir suši. Ko pateikt? Labi, es domāju, kamēr puiši iesildās, es arī paņemšu. Kāds ir tavs mīļākā krāsa? Violēta. Kāpēc tu spēlē futbolu? Siguldas pilsētas svētki. Tā, kur ir tava mīļākā Latvijas pilsēta? Liepāja. Kur ir tava mīļākā pilsēta pasaulē? Milāna. Sūkā to konfliktu vai ko tu dari? Nosauc man 8 futbolistus, kuri spēlē Krievijā. Ko? Vladimir, ko tu man dod jau? Tu nedosaukši. Tā, no kurienes nāc? Es no Ugāles. No kurienes? Ugāle. Jā. Kur ir Ugāle? Cik ilgi spēlē futbolu? Gadus dažus. Kā tev savs vispār? Man liekas, cilvēki tev Mans sauc Roberts. Zaļkalns. Viens vienīgais. Kas tas tā? Tāda, Robert, kāpēc šeit esi? Jo šo mēs neliekam. Es tev iedošu 2 jautājumus. Ja tu atbildēsi uz vienu pareizi un vienu nepareizi, tad tu ēdīsi 3 šitādus. Labi. Cik tev ir gadi? Man tagad ir nepilnīgi 16 gadi. 17. 16. 16 gadi. Nākamais jautājums, cik man ir gadi? 20. Eisim ārā. Kurš tavs mīļākais futbolists? Okay. Tev liekas as? Nē. Šis bija waste of money. Atstājiet man arī, Tu gribi vēl? Kā tie iet? Man iet labi. Tikai viens. Es uzdošu jautājumus. Ja tu atbildēsi uz vienu nepareizi, tev būs jāņem 2 vienlaicīgi. Kā tev sauc? Aleks. Pilnais vārds? Aleks. Vai tu vari nosaukt pamatsastāvu vārdsargu 1998. gada pasaules kausa uzvarētājiem? Kāda sajūta, kad kaučs ir tavs brālis? Reizēm gribas nevest viņu mājās un atstāt kaut kur Rīgas centrā pie Origo. Tu viņu sūkā vai ko dari? Ko? Lācis ir paēdis. Es atkārtošu. Lācis ir paēdis. Un man nav labas ziņas. Nav labas ziņas visiem tedī bļāviens Jurģi. Tum. No džokla jau ir krampīgi no šitā. Tā kā tu veids vispār visu labi? Jā. Nāc atpakaļ. Sliktas ziņas. Tu raudi. Nestrādā. Rendi, nāc šurp! Kur tu neiesi? Jautā vēl. Rendi, nāc šurp! Ej prom! Vienu. Nē, zini 2. Cik tu dabūji? 1. Nosauc 3 pamatsastāvu spēlētājus Itālijas izlasē. Calafiori! Mamma mia! Calafiori. Tev esi labi? Nē. Šis sāp. Man kā šis bija draudzīgs klubs. Labi. Sadabūs končiem? Nē. Pacēl končus no zemes. Pacēl no zemes končus, lūdzu. Labs, puika! Jā, aprīlis pagāja ļoti ātri. Nāk vasara, tuvojas sezona. 16. maijā atklāsim sezonu 4. līgā pret Kadagu. Maijs būs ļoti interesants mēnesis priekš mums. Uzsāksim 4. līgu un cerēsim uz zelta titulu. Tiekamies maijā!